caur gājienos. Arī iespējams no groza apakš mēģina gūt viegls 2 punktus, bet ne visai izpildu tālmetiens. Savukārt Roberts VF komandai tomēr šādas darbības varētu piedot, kā es minēju iepriekš, tomēr gados daudz jaunāku basketbolistu. Un noteikti, ka tuvākajās dienās mums gaida labs papildinājums. Roberts Krūmiņš patraucēja ar metienu izpildīšanu, tikmēr Roberts Krūmiņš uzreiz izpildu informators no galdiņa, bet Renārs Magoni nekļūdās. 3 punkti viņam un atkal atjauno pārkāpumu izpildīts atkal Liepainieki. 3 un 3. Tādas piezīmes ir abām komandām, bet lūk, kāds metiens ir Robertam Krūmiņam. Nespēja neviens no Liepainiekiem atbrīvoties, lai saņem piespēli. Roberts Krūmiņš tomēr piespēles būtiski eksplodēja laukumā. Nu, bet atcīmredzot, basketbola klubs vairs ir labāka komanda, klubi nespēja krastiem izpausties. Jāspēlē pacienti. Tikmēr Krūmiņš izpilda tālmetienu un ļoti piespēles no groza apakšā kā -5 Liepājas komandai. Ilgāk brīdis laukumā Liepainieki nav spējuši gūt punktus. -5 līdz -3, -5, -3. Un redzēsim, ko atbildēs Roberts Krūmiņš atbildē sodmetiens. Un atkal tālmetiens un atkal sodmetien. Nu, nemazums komandas tā ir izglābušās, bet ļoti ilgi spēlē bumbu. Krūmiņš. 94 kg šim basketbolistam, darbojas tik viegli kā saspēles vadītāji, vieglā uzbrucēji vai aizsargu pozīcijās. Epizodis viņš tiešām uzņemās saspēles vadītāju. Unters Strāķis, viņam 3. pārkāpums. Un te līnijas stājies ir Roberts Krūmiņš. Krūmiņam šī spēlē nesakmēs tik labi kā spēlē Rīgā. 13. numurs ir gūs pagaidām 13. punktu. Kā bieži sanāk šeit šīs sakritības. Un gūst viņš arī un beigās pēc 3. piegājiena tomēr Liepainieki var steigt uzbrukumā. Roberts Krastīņš atspēlē Robertam Krūmiņam pirmo reizi 2. ceturtajā. Ilgu laiku lauvās 2 spēlēja tāds vīrs kā Ingūns Jakovičs. Vairāk spēles pēc kāds, bet šeit elegants. Kad bumba tries grozā no augšas, jo kaut kas ar tēmekli noticies ir Krūmiņam, bet Renārs Magoni krīt uz olimpiskā centra dēļiem. Šeit noteikti tādējādi arī sevi iegūstot pāris sekundes uzbrukumā. Savukārt vēl nepareizāk nospēlē VF kadetu basketbolistu ātri izpildot sarežģītu tālmetienu Ingūns Jakovičs. Dodas caur gājienam. Tā ir viņa pazīstam. Viens kā treneris tajā brīdī, otrs bija spēlētājs. Šobrīd viņi ir vienā šeit Roberts Krūmiņš bloķē viņa metienu. Arī šeit mazliet komanda jau tomēr savā laukumā aizdod daudz labāks savas spēles nekā izbraukumā. Tāpēc paredzēt, ka Liepainieki, cik man zināms, 1. gads šeit BKVF sastāvā. Roberts Krūmiņš novienot rezultātu starpību, vienbrīd -7, šobrīd -4. Un Jākavs Paipa realizēja 2 sodiņas. Roberts Krūmiņš tikmēr piespēlē, vai viņam izdosies arī BPS lauvās parādīt atzīstamo komandu, pēc tam ar 2-1 tik pārspēt arī Guldens vienību. Viss zaudējumi, viss uzvars izcīnīt savu gainā. Atspēlēja ļoti labi 12. numuram, kas ir Mārtiņš Zemdus. Izpildu tālmetienu, viņa metienu bloķē. Tieši pieredzes bagātākie spēlētāji uzņemās iniciatīvu uzbrukumā. Sākumā Liepājas komandai pagaidām 1 pārkāpums, VF komandai neviens. Ainārs Tomašs saņems piespēli groza apakšā, atspēlē Krūmiņam.
ļoti vīgi un ļoti viegli līdz groza apakšai viņš nokļūs, taču pietrūks paša galvenā, īstajā brīdī īstais metiens, bet šeit Roberts Krūmiņš, atvainojas. Divi Roberti, ar kā Roberts Krastīņš, Roberts Krūmiņš, Jākams Paip, tikmēr realizē